Sveiki! Nu, tagad kvalitatīvs alkohols visu laiku. Mazajā Maizniekielā pie Juzika. Klavēt tāpat. Labvakar! Mums ir Norberta, kurš tagad valk savu apbrīnojamo tolgi. Mums ir jāsniedz kultūra vēsturē, tāds jums, sauksim, vienkārši mums ir jāizveido prezentācija par renesanses laikmeta. Teiksim tā, gan jau, ja tie ir minēti, tad tie ir divi spilgtākie arhitekti. Tie ir Brunelleschi un Alberti. Alberti. Un mēs jums sniegsim nelielu ieskatu par to. Jūs droši vien jautāsiet, kāpēc mēs esam togās. Jā, tas neatbilst īsti renesanses laikmetam. Bet tas ir viens no spilgtākiem apģērba gabaliem kultūras vēsturē, vai ne? Un tāpēc mēs šādi izvēlējamies. Tā lūdzu nedaudz par Alberti un Brunelleschi. Brunelleschi ir renesanses laika universālā cilvēka tipisks piemērs. Viņš aktīvi darbojās kā tēlnieks, arhitekts un inženieris. Brunelleschi ir arī atsevišķu gleznu autors, kurās pievērsies perspektīvas studijām. Viņa radītā kupola konstrukcija bija ne tikai ģeniāla mākslē, bet arī inženieru novatoru spīdošs sasniegums, kaut arī viņš izmantoja gotikas ribu sistēmu. Kupols veidos no divām savstarpēji saistītām ķieģeļu čaulām, tādējādi samazinot kupola svaru un nodrošinot tā stabilitāti. Jaunā tipa kupola konstrukcijai turpmāk bija izšķiroša nozīme ne tikai Itālijas, bet arī citu zemju arhitektūrā. 17. līdz 18. gadsimtam kupola celtniecība balstījās uz daudz čaulu sistēmu, ko pirmo reizi izmantoja Brunelleschi. Jāatzīmē arī, ka Florences katedrālē īstenota bazilikas un parasti arī centrisku celtu saistīts ģeometriskas figūras, 8 stūru unikāla sintēze, jo 8 stūrs te izmantots kupola pamatnē, bazilikas apsīdes daļai piešķīrot centriskas celtnes raksturu. Leons Battista Alberti, dzimis Džerovā, iekš 1604. gada. Alberti bija pirmais humanistiskās mākslas teorētiķis. Alberti bija dzimis slavenā ģimenē, kura tika izsūtīta no Florences kopš 1387. gada. 1429. gadā, kad ģimene atgriezās Florencē, Alberti ieguva labāko pieejamo izglītību arhitektūras un mākslas jomā. Tomēr tā nebija tradicionāla veida izglītība. Leons paspēja sarakstīt divus arhitektūras rakstus. Raksts De Pictura, kurā viņš aprakstīja to, cik svarīgi ir mācēt zīmēt pirms sākt veidot celtni. No tā laika arhitektūras studentiem, kā protams esošajiem arhitektiem, rasēšana nav sveša māksla. Otrs darbs, De Readi Factoria, kas ir viņa radīts teorētiskais mākslas darbs, kurš tika aprakstīts 10 sējumos. Šajā darbā tika aprakstīts viss par arhitektūru, kas tika uzskatīta par arhitektūras pamatiem no 16. līdz 18. gadsimtam. Nepabeigtais Tempio Malestiano bija pirmā celtne, ko arhitektēja pats Alberti, un to mēģināja izveidot pēc sevis izvirzītajiem principiem. Santa Maria Novella fasāde, ko veidojas Alberti, ir uzskatīts par viņa lielāko sasniegumu, jo tajās viņš paspēja iepīt sevis izveidotas arhitektūras elementus, kas beidzot parādīja viņa principus realitātē. Kopumā Alberti bija nevis arhitekts ar daudzām slavenām celtnēm, bet gan arhitektūras pamatlicējs, kas citiem pateicis, kā to darīt. Alberti mira 1472. gadā Romā. Davai. Man ir viens jautājums jums klasē. Jautājums klasē. Vai tu Jā, tieši to un to. Un tikai nesaki, ka tu to nedari. Mums uz visiem viens vakumpumpis, mums uz visiem viens vakumpumpis, mums uz visiem viens vakumpumpis, mums uz visiem viens vakumpumpis. Patiesība nav tik traka, kā tas šķiet ar skapi. Tam var pastumt apakšā dokumentu mapi.